ātri vaļā, te bija brēmuši. Uz ko mums man jāgaties? Teic, tu rocē norāv? Jā, bet neturēji. Nu šodien ir pienācis laiks mūsu Frankensteinu vest uz kuldīgu džekiem meitenāt. Kāds pareizāk būtu? Priekš vai aizmuguri? Kur ir priekš un kur ir aizmugur tagad? O! No pirmo gandrīz. Nav jau bremze! Vā! Tā ir pānpaka. Ko tu teici? Tu rocē norāv? Jā, bet neturēji. O! Šoreiz jau Kompresieri vismaz. jāņemī. Tam jāieliek pāri. Jā, par galvenais Vilnis pirmīt brauc virsū uz tā evakuātoru. Šis pasaka, kaut kā roceni netur. Kā viņa? Es uzsāku. Nu, šīs aizkulises gan mēs nerādīsim, bet tā mašīna mums ir nolikta. Kad būs gatavs? Tuvākajās dienās? Kāpēc pāris stundām? Nu, es tā baigi ceru. Ja mēs teicām, ka uz smukumu baigi nevajag aizrauties. Galvenais, lai pildu funkciju, galvenais, lai mēs varam attāķieties vaļā. Čau vispār. Čau. Viņi ir iedomājusies, ka viņi grib kaut kādu tādu krāstu, ka viņas matē. Super. Bet pasaka, nebūtu skaisti. Noteikti. Vienīgais zinu, ka man nav šitas te spektrofotometrs. Tad pie Lauri jāizbrauc. Jā, pieliek pēc paraudziņo, ne? Nē, nu, man ir kaut kāda magenta dream. Nu tas jau tāpat autokrāsa ir, vai ne? Pēc kodu. Tagad jūs skatās tām pārgrieztām, Jā. Jā. Šis izklausās patu raliņu, man ir ideja. Jā, moškas vains. Krietiks? Bet tāpēc viņi ar rullīti ar krāsot. Es domāju, ka mierīgi. Bet šitā ir vienreizējā krāsa tikai. Nu, tur ir tie atlikumi. Tur ir visi atlikumi. Un tur ir tur šitā jau. Ei, te jau arī daudz Tur ir pērle, tur ir sudrabs, tur ir viss. Tas ir tad, kad tev paliek no buņšas pāri, vai? Jā. Bet es domāju, mēs šitādi mierīgi var nokrāsot. Nu, īstenībā... Tur ar visiem spīdumiem viss, jā? Šitai ir 5 litri, gatavais mums iznāk 10 litri. Tur jūs autoparku var nokrāsot. Nu jā. Bet mums vajadzētu arī tā, lai mēs varam šrotu sēdeli virsū. Un ja būtu īstenībā tumšs pamats, tad mēs to šrotu sēdeli vispār varam. Jā. Un tad mēs izprintēsim trafaretus. Un mierīgi. Un, jo mums vajadzēs arī Drag Race festivālam, arī mums vajadzēs virsū. Šrotu sēdeli, tur brauks pār tie monster traki. Mums jādabūja 2 buņus. Šitā, ne jau šitām te. Nu, vēl jau nezinu, ja viņas izdzīvos, tad jau vēl mēs ar viņām brauks, bet ja nē, tad mēs viņas Drag Race festivālam vēl liksim. Nu, būs interesanti. Būs interesanti. Bet, protams. Jā. Tad mēs laižam pēc pistoles pakaļ. Laižam pēc pistoles un krāsosim. Bet šis varētu būt ritīgi interesants jau. Ja reķini, tie ir visas iespējamās krāsas palikuši pāri. Tur būs perlamutrs, tur būs spīdums, tur būs viss. Es spīdies tagad tāds melns gliters gan jau. Šitas ir īstais? Kas tas tāds? Īstais attauktotājs. Krāsotājiem? Jā, bet... Ja es viņu atstāšu vaļā... Pa priekšā ar alkoholu un pēc tam ar šito. Nē, es jau ar šito esmu darbojusies. Nav jau man pirmā reize. Nu, te būs galvenais krāsotājs šodien. Mēs pat domā varētu paspēt šodien visu sakrāsot. Nav jau pirmā reize. Sajas, nemīs, būs labais. Šito aizmirst. Paldies tev. Kā tu teici, ēdols pie 6?
Ēdols 54. 54 vai 6? 54, Ēdols iela 54. Okay, čau. Tā, paldies! Tā, es nezinu, kā mēs to visu tagad sakrāsosim un... Kas ir pat repēm nokrit? Tur pa kaut kāds dēls. Vai nē, nu jā. Un tā kā, paldies Melzē, ja jums vajag krāsas un visu, kas ir saistīts ar krāsošanām. Braucam šeit, Ēdols 54, jā. Jā. Kur mēs braucam tagad? Braucam pie tevis uz servisu nozakt šido ten pistoli krāsojumu un cerēt, ka ar mazu, kur tas staps ir. Nu, brauc vienkārši tajā jutīs. Nozaksim krāsojumu pistoli, cerībā, kad mazais kompresors, kurš mums ir Ēdolē, ka viņu pavilks. Tā, esam atbraukuši atpakaļ un jāsāk visi tie sūri krāmēt ārā. Te ir pistoli. Nē, tur ir tas nošpapīra sūds kaut kāds. Te ir pistoli. Tu jau te tā esi sakrāmējis, man te pila mašīna sūdiem laini. Vai padējo pie mašīnas? Derēs? Tev arī sēdēju. Vēl vienreiz nedējoši. Vēl vienreiz. Gala rīdīgi tehno šido te. Es jau tāds nemāku. Tu vajadz un apsmiet. Te viss kaut kā vēl put. Vilns, man liekas, Vilns jau tai darbinieku Toyotai. Kaut ko tur krāsējuši paktalē, ko viņš tur darīja? Nu jā, tā izsīto cauri. Es vienkārši slēdzu iekšā un blēžu pāri viņa. Jā. Cik ātri vai cik lēni? Nu, lai viņš paliek matēts. Sun's burning high, hoods up, grease flying, sparks in the sky. Rotten old frame, but we call it a ride. Fighting the rust like it's do or die. Fixing the shit box, yeah, we ain't gonna quit. Bolt by bolt, making dreams out of grit. Engines growling like a beast from the pit. Old junk to gold, yeah, this is it. Knuckles, busted tools on the ground. Swear jar overflowing, curses making the rounds. But this heap's got a soul, it's a love we found. Every dent, every scratch, every grinding sound. Fixing the shit box, yeah, we ain't gonna quit. Bolt by bolt, making dreams out of grit. Crankshaft turning, hear the fire get lit. Passion roaring, no way we split. Midnight in the shit box, yeah, we ain't gonna quit. Bolt by bolt, making dreams out of grit. Ride it till sundown, speeding through the grit. Legend in motion, this is legit. Kaut kas jāstūr arī? Es nezinu, braucam. Te var braukt visu pārtā? Es nezinu. Ko te novairs? Jā. Būtu jau vieglāk, ja te palīdzētu bišķi piestūrēt. Gražs pretēji tev visu laiku jālēk. Es jau nesaprotu, kur man jāstūrē. Es nemaz nezinu, kā man tagad riteņi stāv. Man bija nepišķi tik ātri vaļā. Te bija bremži. Uz ko mums man jāgriež? Krista! Braucam atpakaļ, vēl jau krāsa nemaz nav nožuvusi, tu man tā nepis galvu. Es biju domājis, ka mēs atbrauksim priekšā tikai. Jā, bet ir brēmas, ne, mēs brauc uz viršiem. Nē, nomierinies. Tu tagad griez. Pretēji. Jā, es te griezu. Tu tur pat. Pagā. Nē, uz otru pusi. Jā.
pagriez bišķi pretēji, smieklīgi iztīsies. Vēl vairāk. Nē, beidz, nemin vairāk. Tu labāk meties nost? Bišķi pagriez to stūri, Vilns Nē, filmē. es negribu. Vilns filmē, davai! Griez kaut kur! Es viņu netukuru! Es viņu nevarēju noturēt! Jā, kā ārā tiek. Es ar tevi vairāk nebraukšu. Jā, man te visi salūz. Viņš bija mīni, es saku, vispār nemaz nezinu, kas vai jādara ir. Jā, bet rītī profesionāli nokrāsots, ne? Zolīt, jā. Kā no malas izstāst, Kristaps jau iemācījās pēc tam. Protams, ka brauc bez zolītes apakaļ tāds hlams kaut kāds. Es nezinu, kā tā. Prom golfs brauc apakaļ gaitā. Nu jā, tāpēc tā normāls vārds. Tas ir šitā debīli kaut kur prom. Nu, ka nenormāls, es vispār nezinu, kur pusi man stūri jāgriež. Tagad viņš man saka, pagriez vienkārši uz kaut kur pusi. Man tā ar stūri griežās, es tur vispār neko nevaru izdarīt. Popkorns normāls, ne? Labi, tēti. Kā tev tā sanāca nopist to bumperu? Tas jau, ka mēs noteikti gāja ārā. Nu, es jau teicu. Labi, tur jau 2 samarēs, tur vispār problēma nav. Vilns vēl teica, ka no priekšas izskatījās vajag zolīt. Lai viņi neaizvedo. Otra pusi jau nonākusi nosti. Tur kaut kāds sīkiem, man liekas, tusējās. Au! Ko es tur daru? Es zvanu mentiem! Tu ģipa jūties tagad tā kā sensīts? Jā. Patrīt. Tātad. Skilka. Vilns uzdeva vienu uzdevumu. Mums jāizdomā, kā šitam te piedabūt, lai viņš rūc. Jā, bet zināms par sūdēm. Tie čāļi, kas metinājumi, teica, ka šitas neturēs. Bet man šķiet, ka tā arī varētu būt, ka netur, ne? Nu, es arī esmu pārliecināta, ka viņi var vispār var turēt, tur vajag vismaz no ķēras. Nav kaut kādā lauķenē vai kaut kur šur dabūt? Nu, gan jau, bet te jāmeklē sadarbība atkal. Ar lauķeni? Lauktehnikas jēga? Paga. Nu, grobiņā ar lauķeni, bet tā, kas lauķeni, kas skaitās kuldīgā, tur ir traktortehnika arī? Agrotehnika? Jā, vai viņi vienkārši sauc pa lauķeni? Nē, mēs sauc pa agrotehniku. Agrotehnika? Tā ir tur lejā pie autokadze? Nē. Kur tad viņi? Priedēnē gan reizām. Uz aplicēni. Busiņi tirgojās? Jā. Bet šī jau ir kā reklāma. Mēs pateicu, kas viņi, ko viņi dara. Mums reāli vajag 4 Dirsā. šitādi. Jo šitie neturēs. Iedomājies, ja sāk likt pīvi vienkārši visur, kur es lamājos. Tagad šīs video sastāv no Jā, mums kaut kāds uguns vajag sazīmēt sāniem. Pa priekš vajadzētu to šrocēdo uzzīmēt. Man ritīgi trīc, roka nedara šitājs kā filmētājs. Tad nedzer lūdzu. Tā iPhone vispār ir stabilizators iekšā. iPhone'ā? Jā. Pašā? Ja tagad skaties to video, noteikti pilnīgi taisnība. Zā, paškai tā liekas. Es vakar nedzēru, bet tu tā kā nenormāls brauc uz tajien. Tā, ir kaut kāda nākamā, aiznākamā vai nezinu, kas pa dienu ir pienākusi Laina Rīgna, bet mēs reku dabojām sūkni no Golfa pakaļas, ko mēs piemetinājām Audi. Jo Golfam ir tā feature, ka Golfam ir savs sūknis bākā, kas dzen to benzīnu projām. Audikam tur vienkārši ir kanniņas princips, Audi pats uzsūdz, bet šitam ir aizmugurē sūknīts. Un te mums jāuztais ir kaut kāda bākas kanniņas padarīšana, lai mēs šito te varam pieslēgt, lai tā mašīna iet. Un to mēs gribam izdarīt šodien, lai mēs varam to mašīnu pielaist. Un reku mums tur tāds bišķīt nosacīt asfaltāts laukums. Un lai mēs to laukumu varam aizbraukt paprovēt, vai mēs vispār varam kaut ko uzgriezt. Es par tiem sūkniņiem maz gan ko saprotu, bet reku ir kaut kāda dalījuma vieta, tad reku pats sūknīts tur iekšā ir. Mums jau visu to kastu, to māju nevajag, mums jau pietiek tikai to sūkni iedabūt bākā. Tā kā es pieļauju, ka mums vienkārši viņš ir jāizāda.
Visticamāk, ne? Nav jau jēgas prasīt, jo tā, ka jūs skatīsieties to video, viss jau sen jau būs izdarīts. Tā, mēs te atradām kaut kādu sūkni. Un es nezinu, vai tas ir dīzeļa vai benzīna, bet gan jau, ja būs dīzeļa, tad būs baigais spiediens. Bet neko darīt. Pievienosim kanniņā iekšā un tūlītās te viss rūks. Es esmu diezgan pārliecināts, ka šis te mums izdosies. Un ja neizdosies, tad būs vēl viens šovu elements, būs pif-paf sprādziens. Un būs inčīgi. Galais, lai viņi nesaskarās kopā. Bet nē, mēs ar ļoti drošu ar izolācijas lēnu to visu notīsim, lai viņi neskarās. Mēs iemērtēsim viņu benzīnu. Un tad ieliksim benzīnā, un tad jau būs jau labi. Kas tas slikts var notikt? Benzīns vada elektrību. Zini, kā pēdējā reize, kas pateica, kas tas slikts var notikt, ka es kompakt brauc minerālajā, tas iepis riepās. Jā, bet tev tik dūmu. Jā. Viss bija ātrum. Labjums. Aizbrauc lūdzu uz veikalu, nopēc man maizīt. Tagad YouTube viss skatās. Nē. Jā. Es nebraucu. Nebrauciet Zēdolas šrote, strādā vienīgi loku un apisēju, un viņi reāli man alga nemaksā jau pusotru gadu. Tā, šobrīd esam tikuši tik tālu, ka reku te ir mīkstā trubiņa, savienojuši ar kaut kādu, kas tā ir pa trubas, nezinu, cits mašīnas. Šita savienojuši šitā un šitā. Kā tev liekas, visam vajadzētu darēt? Mēs neaizdegsimies? Gan jau, ka ne. Tā, sūknis ir iekšā bākā. Nu, kanniņā. Tagad vajadzētu kaut kur no maģu. Ergar, kaut kur no maģu vai no kaut kurienes jāpaņem ierosim. No avārijas slēdž. Bet to var pārdot to. Un pēc tam tagad, protams, kā no mašīm cēla, ir pārdot jāvāk no trasnes, un ieslēdz sūku, tiešķi un aiz. Tev nav bail no elektrības? Un mums šo sūkni pieslēdzam pie salona apgaismojumā? Var. Nu, neko nevar. Viņam jau automātiski ieslēgsies, tik līdz durvis attaisīs. Naku, nelēm šādi. Durvis pavēr. Vai te ir pārāk Tu daudz? atstāji gaisam, breid, man tumsā bail. Tā, pagā, aķīts ir. O! Kurš atkal pārkāp pāri? Es tāds atradu. Sūknim ir, tur ir plus un mīnus? Nē, tur ir tikai mīnus. Bet kā es tev tagad zinu? Mīnus ir plus. Kā tu var zināt, kurš ir kurš? Nu, bet tur, kur ir sarkanā. mīnus, tur ir mīnus. Savienot tev redz. Ja sāk pirkstu degt, tad Ir. ir šanse. Eiku, aizgāja. Bet pielājiet. Kā es jau nav paturēt? Pagā. Tas jau nav pipēl paturēt. Tā, šis būs te, un šitais ir jāliek. Nu, kaut kur. Pagā. Šitā. Nu? Šķilt pārkāp. Būs. Bļē. Sāk karsāt? Tas ir galīgi karsts jau. Nē, nav. Pamaz, moška elektrība. Pagā, mošanā pareizi ielikt. Pasēs višā tev izsardjām to. Moška paliek otrādi. Mums vajag pie šitā. Tā ir masa. Šitā skēma, tā ir masa. Un tad šis ir Nu, plus. viss bleķis ir masa. Vienkārši nahi to. Paskaties, kurš kuldzītei mīnus un plus. Brē, baies čakais, te būs tik tromelī, kad bišķiņi pukstināts vārdu nopasīs nost. To jau piepazīs izolēt. Tur būs izolācijas lēna, tur būs viss. Tur ir jāpielodē. Kāda lodēšana? Nu, brē, mēs taču esam profesionāls čunīgs. Tik daudz jau, ka lodāmurs mums ir. Ja ir. Nav mās. Reāls nav. Ir, jā. Tu filmē? Jā. Tu vienīgais zināši, kur tā ir sikreti. Jā. Vot tāds sikreti daudz neviens redzēja. Tā, karoči, laižam klāt. Gaisa. Pagā, ieslēdzam sūkni. Palaid vairākas reizes, pagriez aizdedzojuši sakačā, jo viņam jau pilnīgi Kāda tukšs sistēma. aizdzīšos? Šis jau tagad kačā. Nu, ja tu paspēdā viņu. Šim jau nav. Jaunajam, tad do kaut ko. Vai viņš sakačā sistēmā? Es teicu, ka pamatoju. Brē, viņš kā atceros. Jā, kā es gribu būt ārā. Tagad tu zināši, kā vecens jūtas.
Jā, kamot mājā dabūjām. Bet arī jau tas ir dīzeļs, ūkens, ja tā izšauj. Benzīniekam tā nevajag šaut. Šitā būs nākamā vieta, tu dabūs kamatu nākamais jau tas pisīt vaļā. Trakais kaskars, jo. Jā, labi izslēdzamais, tas ir kaut kas aizdegsies. Karāks mums vajag kamot tātad dabūt. Vai no garas nezinu, ka dabūs. Tā es zinu, kuram dabūt. Reku, tajā ir. Tev gabals vajag. Taču 2 ir. Nē, viss trapiet. Vielas tagad šitā skatās. Lietišķi pierādīt. Es jau domāju, ka palikt tas sūkums. Kā viena mairas ārdi ārā aiziet pa gaisu, otru ņem aizsaka klakts. Vainas tagad. Tas ir labi. Ceru, ka mēs neaizdegsimies. Man iet no otras puses. Pakačāk to sūkanu vairākas reizes. Kur ir tā poga? Pagais aiziešu otrā pusē. Sūka, nē, bet tā aizteic no mani pacirkulē. Palaidis. Nenokauj viņu. Visam vaļā! Viss tur. Bumpers ir pirķēs. Thank you for attention. Norāv reāli. This new guy. Gabar kā izskatās no How much you pay for this guy? Atstāj vaļā. Te ir šitā vieta jāņem ārā un jāapceļ uz augšu. Jā, viņš jau te pa zemes pīkējās. Prosts neizturēs, tas prosts ir. Tas ir pa termostāts, jā? Jā. Tā, ka tas sūds mums tur izskrit ārā. Tāpēc te noplūdīs. Karoči šodien viņi tehnika mazā. Jā, labs. Slēdzi. Ko te? Sūkni izslēdzi. Jā. Mēs jau visam safilmēts. Bet, jā, pats savs augšu. Bet vienalga, es domāju, ka tāds augstāks atspēļs ieceļ, ne? Tā priekš pa zemi. Tie jau nezinu, kā tā vieta būs. Jā, vajadzētu. Es jau saku, teicu, kā konkrēs un iet pēc 4 amīrus klāt ar plauku. Bet ir labi tas, ka mums daudz maz izdevās 0. Vienīgais, jā, tas Audi kaut kā negāja. Man liekas, kad es atpakaļ gaitā. Bet te mēs, ka braucām, likās, ka viņš iet. Bet golfs labāk. Jā. Golfs ir atpakaļ gaitā iegriez visu to vāju. Griezās, tagad vilcis. Jā, bet zināš, šito sataisīs. Nezinu, tikam šitam degvielu kaut kur iekšā vai neiekšā, vai kas ir pa trikoli. Degviela, reku te. Te, reku bāk. Pusbāk ir. Attais halku. Gaisums vajag? Volkswagen, das auto. Laiksums, gaisums vajag vispār. Viss tas jau, ka vairāk nē. Es domāju, ka Vilnis sēdos pa galvu. Pa šito prikolu? Tas nekas?
Nu, atpagaid, tur ir kaut kāds komponents. Reāli maz. Pagaid reizē. Aiziet. Mēs laikam nebrauksim, ne? Izskatās, ka nē. Nē, nu kā pa lielam lukturs atlaidīs atpakaļ samarēzēm, šito ar samarēzēm un rest mums ir veseli. Kā brauc, kā brauc! Kā kratās! Jo tā vieglāk paliek man, Troksnis mazsvarīgs, domās viens. Tikai es un doto manā galvā miers. Jā, dodos nezināmajā, nemaz negribas man stāt ceļā. Malā, atsevišķiņā trīs no problēmām ir galā mērķis. Gatavs visam, es pļaušu to, ko sēž. Es dodos ceļā, dozēju to jūtu vairākas jau dekāds. Ja varētu, tad kā paņemtu tačkas atslēgs. Tā, mēs Frankenstein tagad esam iedzinuši. Ir jau kaut kāda nākama, aiznākama, es jau pat vairs neatceros, kuru dienu. Iekšā uz pacēlāju, mēs te paskatīsimies, kas ar tām riepām. Bišķīt jāsatājas ar mums tā kanniņa sistēma, lai nav tā, ka braucot švankājās degvielu kaut kur ārā. Un tad mēs tikām pie šitādiem te ritinīšiem. Un tā doma ir tā, ka mēs ceram, ka tieši izdosies, kad attaisīsim vaļā tās mašīnas, un tad aizmugurē katrai būs viens šitāds ritinīts, un tad viņi ies ritīgā vilciņā. Un skatīsimies, kas būs, jo mums šobrīd ir 4 dienas vēl palikuši līdz Baltikas burnout challenge'am. Un es ceru, ka mums tur viss sanāks. Mēs vispār normāli te visam gatavojamies. Reka mums ir vesela čurpa šmotkām, gan maigas, gan hūdī. Un reka mums ir šitāds. Šrots ēdolku uzlīmētas mašīnā. Vienīgā problēma ir tāda, ka mēs esam izvēlējušies, man mājās mētājas šitās tā kā karbona veidīgais audums. Un viņš uz to pārnešanas plēvu ļoti sūdīgi turās. Reka viņš principā neturās uz to pārnešanas plēvu. Bet, mēģinās gan jau sanāks. Tā mēs te kaut kā līmējam. Tad mums skvičīgi paliek. Uzlīmi līmētāji un taisītāji noteikti skatās ar asarām acīs šido. Kaitāji atzīvam jau labums gribēt. Burts vispār pa kaut kādā sausās aizgājis viss. Mums jau galvenais, lai vajag izlasīt tas, ka tur ir burbuļi, tas sūds. Taču, kur ir problēma? Es dabūju veselu rulleru plēju. Tas ir karbona plēju, no to karbonu to tekstūru. Un tā karbona plēju, ka šīs te parastās pārnešanas plējos neķīp vispār klāt. Un tāpēc te viss šķīp un grejas un viss ir slikti. Bet viņi vismaz pieliek pie mašīnas normāli. Man liekas, ka ļoti profesionāli. Galvenais, ka var redzēt, kas te rakstīts. Tad mēs bišķi iegriezīsim. Man liekas, ka ideāli, ne? Ko teiksi? Cik mēs patērējam ūdeni dienā? Šeit? Jā. Atkarībā, cik daudz iedirst? Es jau teicu, varbūt var rakstīt valsts dienestam. Kad tu taisi spainī? Nē, kā viens toalets papīra rulles dienā. Aptuveni tik daudz. Var kā viņi to var izmērīt? Varbūt mēs reiz dienā tikai skalojam.
Mēs sagaidām, ka pilns tas galvā. Nu, ķipa, ja izmanto 100 litrus dienā, tad arī kanalizācija aiziet 100 litru dienā, ķipa. Mums varbūt šitie ten ir 100 litru dienā. Vispār Rimī varētu mums iedot sadarbību, mēs tikai šitos ūdeņus dzeram. Īstenībā Rimī... Mēs jau krānu ūdeni nedzeram, mēs jau dzeram, tātad mums ūdens neaiziet. Es neesmu pāris gadus dzeru uz krānu ūdeni, es dzeru tikai Rimī ūdeni, gāzē. Nu, reklāma Rimčukam uzreiz. Tā ir tā cinemātikā, tu baigi padzeries. Pērciet Rimī ūdeni, ļoti garšīgs. Per labi. Jā, bet es te paralēli sēdēju montēju video. Tad šobrīd sanāk, kas mums tur jāizdara, jāpieliek te ritenīši. No. Un tad jādabū vilnis, jātais testdrēvs. Bet man ātri būs aizbrauc, kur mājās aizvest atrakciju, un tad brauks uz Kuldīgu. Tāpēc, kad viss slikti šodien ir. Galais man tā atrakcija ir kaut kāds 100 metri jāpavada. Nu, nē, 300 metri. Bet cilvēkiem pašiem nav kā tikt pakaļ, viņiem nav transports, un tad man jāaizbrauc. Jo Emīls ir līdzā, nav sievai, kas palīdz. Un tā ir liela atrakcija, viņa pat viņa neaizvedīs nekur. Un Oģikam nav āķis, ja jūs man mēģināt pārdot āķi, kuram nav ne vada, nekas. Reāli ēdals šrots tādu vienkārši appisēja. Mums ar to Frankensteinu ir super bingo, jo izrādās, ka te vienam bija kaķiks iekšā. Tā kā mums jau šobrīd ir te viss atmaksājies, bet mums vēl jāatcerās aizskriet uz puķu veikalu, mēs šī puķīti gribam iestādīt lainē. Un tagad mums te top super drošais variants. Šitais būs tas stūrējamais ritens, kas tas stūrēs, un tad vajadzētu būt tā, ka tās mašīnas atdalās. Un tīri idejas iespējams, ka sanāks, ka katra pat pa sev varēs tās nulītes zīmēt. Bet es neesmu pārliecināts. Bet nu gan jau, ka būs. Bet te ir kaut kā mums reko veseli 3 metināmie. Tad laikam no viena paņem masu, ja, no otra paņem dzirksteli un trešo metina. Tā no tagad jūs saprotat to mūsu domu. Šitai bunžai klāt ritenīts un šitai bunžai klāt ritenīts. Tad mēs attaisam šito tapu vaļā, visu pārējo vaļā. Un tad vajadzētu izdoties tā, ka katra mašīna arī pat par sevīm var kaut ko griezt. Bet to jūs redzēsiet nākamajā video, kas jau būs kaut kad drīzumā. Tāpēc, ka vēl pēc 4 dienām ir Pulver Baltikas Burnout Challenge. Un tur mēs mēģināsim kaut ko izdarīt. Nu, zini kā vispār, ja es esmu paspējis to video ielikt piekdienā, kas ir šodien. Ja šodien ir piekdiena, tad tu zini, ka tev rīt jābrauc ir uz Priekuli, uz Pulver Baltikas Burnout Challenge, kur arī mēs ar šo te Frankensteinu piedalīsimies un mēģināsim kaut kāds nulles uzgriezt un kaut ko izdarīt. Tā kā piesako man, piesako Šrots ēdolu un tiekamies rīt Priekulē. Paldies par uzmanību!